Projekta Jaunieši par demokrātiju ietvaros cilvēktiesību eksperts un žurnālisti dalās savā viedoklī par vārda brīvību mūsdienās. Personisko brīvību pēc savas būtības varētu noteikt. Tas ir tāds ļoti plašs jēdziens. Tur varētu runāt par savu personu. Par savu personiskās telpas, par savu personisko telpu, par saviem personiskiem datiem, par to, ko es varu teikt, ko es nevaru teikt. To, vai mēs esam brīvi, un tā mūsu personībai mēs esam brīvi vai neesam brīvi, to ir diezgan plaši. Mēs to varam definēt, un to arī nosaka dažādi cilvēktiesību dokumenti. Šie ir grūti definējami jēdzieni, tāpēc aktuāls ir jautājums par vārda brīvību ierobežojošiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Pirmais, kas cilvēkam būtu jādara, ja viņam ir aizdomas par to, ka kāds no tiesībām varētu tikt pārkāpts, viņam vajadzētu vērsties kādās no organizācijām, kas nodarbojas cilvēktiesību aizstāvību vai, piemēram, tiesību sargā. Ja cilvēks ir tāds ļoti hiperaktīvs un ļoti vēlās kaut ko tiešām mainīt, tad arī būtu, piemēram, jāvēršās arī pie juristiem, ja viņš nevēlas vērsties kādās no organizācijām. Tā kā tas ir tas pirmais solis, kurā brīdī arī tiks izvērtēts, vai tas tiešām ir tiesību pārkāpums, vai tas nav, vai tas vienkārši ir noticis, bet to mēs nevaram traktēt kā cilvēktiesību pārkāpumu. Žurnālists savā profesijā nes vislielāko atbildību par saviem vārdiem. Šī apzīmējuma vārda brīvība, es redzu, nākamais vārds man uzreiz ir atbildība. Tad tam žurnālistam, kurš arī strādā Latvijas televīzijā ziņdienestā, viņam ir jābūt ļoti atbildīgam par to, ko viņš dara, ko viņš pauž. Jo pēc būtības mēs esam tie, kuri veido realitāti. Ja mēs šo realitāti izkropļojam, tad arī šī informācija tiek pasniegta izkropļotā veidā, un līdz ar to arī cilvēks, kurš šo informāciju uztver, viņu uztvers izkropļot. Šajā profesijā strādājošiem jāievēro stingri ētikas kodeksi, jo, ko teiks žurnālists, to runās virtuvē. Līdz ko tur parādās šī sensitīvā informācija, kas var aizskart cilvēka tuviniekus, viņu finanses vai tā tālāk, tad šo informāciju mēs nedrīkstam. Tas pats attiecās uz bērniem, kur nedrīkstam rādīt sējas, uz administratīvu sodītiem, tā tālāk. Principā likumdošana daudz ko ir noregulējusi. Katram demokrātiskās sabiedrības loceklim ir tiesības izteikt viedokli, taču jāatceras, ka tava brīvības robeža ir cita cilvēka brīvība. Līva Romane, Olga Fidjuhina, Kuntī Berzīnska, projektam Jaunieši par demokrātiju.